gribu sveikt jūs akcijas Uzplauks pavasarim noslēguma dienā. Un pašā sākumā gribu teikt, ka visi 50 stāsti, ko mēs šajā gadā uz akciju saņēmām, bija ļoti interesanti. Tā kā es ceru, ka šī diena jums palīdzēs nonākt atkal pie šī līdzsvara, jo vēstulēs mēs sapratām, ka mums jāiemācās pateikt sev jā. Un es domāju, Elīna, kurai ir liela pieredze, viņa noteikti jums spēs iedot tādus ceļamājas instrumentus, ko jūs varat izmantot ikdienā un kas jums palīdzēs. Neuzlieciet to latiņu sev par augstu, to mērķi lielo, paturiet viņu prātā sev, bet ziniet, ka līdz tam lielajiem mērķim ir daudzi simti mazi mērķīši. Paņemiet no šīs dienas pirmās daļas tos mājas darbus vai tos mazos padomiņus, tos mazos knifiņus līdzi un dariet pa maziņam, un tad arī tas lielais mērķis, kas jums katrai galvā ir tā lielā vīzija, tad jūs viņai pietuvosieties. Es saprotu, ka jums jau ir bijis iedvesmojošs rīts, iekšēji iedvesmojošs, un tad tagad mēs centīsimies iedvesmot arī ārēji. Mums šodien ir ieradies arī Oriflame Latviju valdes priekšsēdētājs un vadītājs, kurš jums grib teikt īsu uzrunu. Так, минуты Oriflame. Я очень рад видеть вас здесь. У нас этот проект был очень близко к сердцу сразу, потому что, как вы знаете, Oriflame это компания, которая миссия – это воплощать мечты. В этом году мы празднуем 45 лет воплощения мечты, и мы очень горды за это. Из-за этого этот проект был очень близко к сердцу. Mūsu dienas galvenais varonis būs brīnišķīgais stilists Andris, kuru varbūt jūs jau iepazināties portālā, skatījāties video, kur Andrim izdevās uzpost vienu no redakcijas meitenēm. Un šodien tad Andris palīdzēs uzplaukt jums. Andrim būs veseli 3 palīgi, arī skaistumkopšanas profesionāli un mūsu konsultanti. Ir tas brīdis, kad es jūs nododu Andra rokās, un es garantēju, ka jūs noteikti smaidīsiet un uzplauksiet vēl vairāk. Labdien, meitenes! Es domāju, ka jūs noteikti esat satraukušās, vai ne? Es taču pilnīgi tad jūs atved, un tagad saka, ka jūs tagad plaucinās pavasarī, vai ne? Nu, lūk. Jā, un principā jums ir pilnīgi tā šaurā pēcasēja, ka jums principā ir jāuzticas mums. Un ko mēs šodien darīsim? Mēs gribam jūs uzdāvināt tādu skaistuma pasākumu, uztaisīt jums make-up un safrizēt. Tātad mana kolēģe Vineta ar Ilonu darbosies jums ar matiem. Un savukārt mēs ar Inesi veidosim jums make-up. Kamēr jūs esat arī satraukumā, tad mēs tās pirmās drosmīgās ņemsim. Un es jums šodien tagad daudz ievadā nerunāšu, es darīšu to, ko es parasti principā domāju, ko es māku vislabāk. Nu, meitenes, un nesēdiet ar tādu sejas izteiksmi, jo citādi viņas baidīsies un domās šausmas, kas tagad notiek, ja? Jo patiesībā tas tiešām ļoti liels risks, ja, uzticēt savu seju svešam vīrietim, ja? Labi, ka tikai seju. Jā, labi, ka tikai seju, nu jā. Nu, lūk, sāksim ar to, ka mēs mazliet atsvaidzinām seju ar toniku, tā, lai būtu mazliet svaigāka sajūta, ja? Es domāju, ka noteikti jūs visi arī savu dienu sākat ar ādas kopšanas produktiem, ja? Un viss izēja šos 3 solīšus tradicionālos, es domāju, kas arī gan sieviešu žurnālos, gan portālos ir aprakstīti.
Fotogrāfs. Kur ir fotogrāfs? Fotogrāfs, lūdzu, mums ir modele. Visai sievietes pasaules komandai milzīgu paldies. Tad, kad es saņēmu e-pastu ar šo ziņu, ka es esmu viena starp 10 dalībniecēm, es jau sāku plaukt. Tas pumpuriņš, kas bija maziņš tur iekšā, viņš vienkārši atvērās. Un jūs redzat, es esmu kāda, skaista, traka. Tiešām liels paldies visiem. Es esmu pateicīga, ka jūs man uzdāvinājāt šo dāvanu, jo vesela diena kopā ar jums un vēl ar skaistumu. Fantastiski. Es šodien jūtos ļoti labi, jūtos ļoti piepildīta un tieši pēc mūsu sarunām es īstenībā sapratu, ko es vispār vēlos. Es sapratu, ka patiesībā man beidzot ir jāuzņemas tiešām tā atbildība par saviem mērķiem, to, ko es gribu, un vispār esmu sapratusi, vai tiešām es to vēlos. Pirms es jau devos uz šeieni, ka zināju, kas es svinējusi un kas to sasniegšu un dabūšu, es jau sāku sevi pilnveidot, un es domāju, ka katra meitene un katra sieviete, kas lasa mums mājaslapu, tad arī daudz ko no tā var paņemt, un ja tikai ir vēlēšanās kaut ko mainīt, tad tā mājaslapa ir tā vieta, kur var pirmā atspērienu dabūt. Vismaz sevi es esmu dabūjusi atspērienu. Es gribu pateikt paldies meitenēm, kas piedalījās šajā akcijā par drosmi. Tāpēc, ka ir nepieciešama ļoti liela drosme, lai pirmkārt atzītu to, ko es gribu, kāds ir mans mērķis, kas ir tas, kas man traucē sasniegt savu mērķi. Un es ticu, ka tā dienas pirmā daļa, ko mēs kopā pavadījām, viņām parādīja, kas ir tas, uz ko viņas buksēja un iedeva ceļa maizi. Kā teica sievietes pasaules meitenes, kas ir nepieciešama, lai viņas spētu realizēt savus sapņus. Dienas otrā daļa, protams, ir kā absolūts punkts uz I, kurā viņas savu vēlmi apaudzēja ar sievišķību, ar skaistumu, ar to, ka viņām bija patiešām nozīmē iespēja uzplaukt. Un to mēs visu redzam šeit, Oriflame birojā, kurā viņas sāk patiesi smaidīt. Un es viņām novēlu tā turpināt arī pēc šīs akcijas. Paldies! Tagad, ko mēs redzam 10 uzplaukušas sievietes, 10 uzplaukušas rozes. No rītas atceros, jūs visus satiku mazliet tādas, es neteiktu kautīgas, tādas mazliet ieslēgušās sevī, bet tagad jau čalojat un smaidat un pilnīgi jūsu acīs es redzu dzirkstelītes. Mums te ir arī tādas līdznešanai, tie mājas darbi. Mēs esam uzplaukušās. Paldies sievietes pasaulei un Oriflame!